to setupu? Kas tur ir ar to setupu? Tūlītās ļauj sakārtot visu. Mums jau, kā teikt, ir atžgārnā secībā visas darbības. Mēs pirms izšaujam, un tad mēs sākam runāt. Ar ko mēs to darījām? Nē, nu to jau jūs būsiet pirms tam redzējuši. Nu, tas ir Dream Team saucās. No savas rokas visi prot šaut. No kolēģi rokas. Nešaujas, citām? Nē, paldies Dievam, nē. No pleca man šau, medībās, jā. Es esmu no pleca šaujas, jā. Nu, ok, mazais kalibrs, jā. Tu jau filmē? Es filmēju, jā. Superīgi, jā. Prieks tevi redzēt te. Es ceru, ka tev arī. Jautājums, pastāstīt cilvēkiem. Daudzi varbūt nezinu, ar ko tu nodarbojies, bet kādas disciplīnas tu šauji? Es dzirdēju, ka vairākas. Man Toms stāstīja, bet es pusi neatceros. Pamatā es šaudos kombinēto medību šaušanu. Tas ir, kur to jāšauj gan šķīvīši, lidojoši, gan karabīne. Šodien mēs pieslēgsimies karabīnas disciplīnai, kur ir kopā 5 dažādas šaušanas veidi. Un tas ir pirmais ir stirna no baļķa, izmantojot zemē nostiprinātu baļķi. Nākošais ir lapsa guļus no elkoņiem, bez atbalsta. Tad nākošais ir ģemze. Tur mēs izmantojam saucamo štoku, slotas kātu. Un cūka ir stāvus bez atbalsta. Un vēl pilnai laimē ir 50 metru skrejošā cūka. Tad mums šodien labs plančiks. Jā, pirmais var parādīt, kā izstāst, kādas te mazie knifiņi pamatbūtības šaušanai no baļķa. Bet tu mums arī parādīsi, pamācīsi? Nu jā. Laikākas. Super, mēs to redzēsim kā. Es šogad pneimātiku aizbraukāju visu sezonu. Tā ir, es arī nesaprotu, kā es tur šauju, bet man līmenis izauga. Tu starp citu arī tur biji. Jā. Es pat tiesēju tev, mēs tur viens otram tiesējam. Godīgi tiesējam. Bet mums tīri labi sanāca. Man ne tik labi kā viņam, bet man līmenis augsts. Es domāju, nākošais sezona būs vēl labāk. Nu ko, sākam? Kas mums nākošais iet? Lapsā? Nē, mēs uzšausim pa to buku pastāstīsim. Kā ir tas... vēl ko. Tāds stāsti. Tā kombinētā medību šaušana, kas ir ļoti svarīga arī no tā visa, ka tās visas disciplīnas, ko mēs šeit šaujam, baļķis, štoks, guļus, skrejošais, ja, ir visas izmantojamas medībās. Tā kā, ja šito māk labi šauta medībā, tas ļoti, ļoti atvieglo dzīvi. Pirmais šaušana no baļķa. Ko es parasti daru, es uztaisu tādu lielu trīstūri, lai viens trīstūra punkts būtu, teiksim, lejā, kājas ir maksimāli liels laukums, ko izveidojās. Ja baļķis ir resns, viņu grūti aptvert. Šī gadījumā viņu var aptvert un var stāvēt taisnā veidā. Citreiz baļķi ļoti lieli, viņi nevar aptvert nekādīgi, tad to viņam uzguļās virsū, lai neslīdētu roka lejā. Nu, es šī gadījumā arī uzgulšos tam baļķim virsū. Tad uzguļamies virsū, sameklējam pareizu augstumu. Ja mēs esam par augstu, izslēgsim kameru. Jā. Tad mēs esam par augstu, var celties ķermeni uz augšu, bet tas ir grūti. Mēs bišķiņi pabraucam roku uz leju. Esam jau pie desmitnieka. Jābūt. Easy. Ko teikt? To mēs tev filmējam, paskaties, mums šodien operators ir mazliet aizņemts, tāpēc mēs šodien filmēsim Tomu un Toms mani, un Einar, un mums tur Mr. X aizmugurē, tur jauns topošais projekts, bet par to mēs paklusēsim, par to pastāstīs pēc tam citi cilvēki. Bet tagad mēs iesim skatīties, ko mums tur, kā mums klājās Āzim un GoPro, jo nu, nezinu, diez vai mēs viņu sašaujam, bet tūlīt redzēsim. Un tā, intriga mums saglabāta, kamera vesela. Nu jā, kā jau es saku, paveicās. Opā! Nu, lai jūs saprastu. Jā, ejam visi uz ažiem un filmējam. Redzēs.
viss beidzās labi. Guļu uz kāja un kurš šauj, bet ir, kas šauj, saku, taisnu. Kāja, turpinājums, plecā, plinta iet taisni. Bet tādā brīdī man sanāk ļoti grūti to roku izliekties, un es nejūtos komfortabli. Man patīk šaut diezgan lielā leņķī. Tad es roku pametu apakšā zem pastobres. Un viss, esmu gatavs šaušanai. Nākošā šaušana ir pa lapsu, guļus, vēl ko ņem bez atbalsta. Šeit es izmantoju mazliet vairāk kārtas palielinājumā. Ja es stāvus un visu šauju 12 kārtām, šeit lietoju pie 20 kārtām. Arī šeit es varu uzgriezt 19 kārtas, un šodien uzgrieztas ir. Protams, tad vairāk arī redz to visas kustības, kā ierocis steigā. Guļus daudz ir, protams, ka daudziem tā ir pat grūta disciplīna. Jo, ja roka nav trenēta, viņa grib rauties uz leju. Pat mērķis dizainēts ir tā, ka ja norēju uz leju, vēl vai dabūt kādu trīnieku. Uz šito pusi es pat nedabūju punktus aiz astotnieka. Bet tu šauji ielpā vai izelpā, vai tu aizturā? Jā, šo ir brīva elpā, bet, protams, ka es mazliet to pieturu. Bet nedrīkst to ilgi darīt. Un, ja tas ir pa ilgu, tad viss sāk kratīties, un tad ir obligāti šāviens jāatceļ. Labi, šāviens jāceļ, bet tad vēl ir jautājums. Uz augšu, uz leju, teiksim, lai tu dabūtu lapsas centrā, to diafragma strādā, vai tu to visu izdarīji šo ietēmēšanu ar rokām? Līdz pasīsimies, skatāmies tā. Vienīgs ierakstīju. Jā, es neierakstīju, ja? Līdz mēs ierakstīsim. Tātad, līdz pasīsimies, kā elpošana notiekās. Esmu, apmēram uzmētē, ja? Ielpoju, viņš man, protams, aiziet projām. Izelpojos, jā. Tad diagrafā, man es neatspiež mani projām. Piekurģēju un veicu šāvienu. Džekiem ar lieliem puņķiem ir grūti? Jā. Lieli puņķi traucē? Es dzirdēju, ka daži speciāli notevē priekš tādām disciplīnām. Bet ir cita tehnoloģija ar lieliem puņķiem. Godīgais jautājums ir, kad tu vispār sāki šaut? Jo tev jau šajā gadījumā Eiropas zvēru kombinētās šaušanas tā vēsture ir diezgan liela. Sāku šaut jau 12 gados, varbūt vēl ātrāk bija, tur sākām apaļo stendu, bet tā karabīnes šaušana, kas 2005. Gads bija, Latma sāka taisīt kombinēto šaušanu, tad, protams, savus rezultātus atceroties, liekas, drausmas bija, Nebija savas karabīnes, nekas nebija, ar aizņemtiem ieročiem šāvām. Tagad viss daudz labāk uzlabojies. Vēsturē, jā, Bet tev jau sports, kā teikt, cieši sasaistās arī ar profesionālo darbību. Jā, katru dienu ieroči jāpiešauj veikalā, aizkrauklē un... Nē, rekur. Tas jums nav bērniem kompets ņemt nost. Kapitāli. Pielīdz spičkastīte, Kā teikt, lai saprastu, mērogam pieliksim klāt 300 VSM čaulīti. Šādi novietojot, mēs ierakstāmies pilnīgi visur. Nākošie mums šitie te mērķi jau ir salikti. Turpināsim Eināra stāstu, tad plus mīnus ap 2005. Gadu sāka ar kombinēto šaušanu nodarboties. Tur precīzi jāstāstie gadi, bet jā, un... aptuveni jau mums arī der. Labi, bet palielies. Labākais jau, kas man ir, 11 gadu atpakaļ jau, ka vēl jauns biju, tad ir 2. vieta Eiropas čempionātā, un pēc vēl 2 gadiem 3. vieta Eiropas čempionātā. Tagad labākais aizpagājušajā gadu bija 4. vieta. Bišķiņ pietrūkās, jā. Ir tā koka medaļa sajūta, jā? Protams. Vēl paša vainu pilnīgi apzinātu, kur
neizturēja līdz galam šāvienu, jā, un pēdējais šķīvis aizlidoja. Bet šogad es saprotu, ka čempionāts būs Lietuvā. Tieši tā, tie patās, no Rīgas 3-4 stundu braucienā. Un tāpēc ir lieliski iespēja izjust to garšu arī citiem. Nevis tikai dulākiem, kas brauc līdz Itālijai ar mašīnu, jā. Tā kā... Zikā, cerams jau, kad vismaz daudz maz mājas sienas palīdzēs un tā adaptācija vieglāk ir nekā pēc ilgāk pārbraucienas kaut kāda Itālija, tur, teiksim, tepatās Lietuvā tu aizbrauc un tu jau esi galā, nav kā teikt jādomā. Jā, plus mēs šautuvi tiekam biežāk viņu pašautoram, tikko bija sedien šķīvišu šā pašām, arī novinēju. Pareizi, jā. Bet es domāju, ka tie bija tikai šķīvi. Tie bija tikai šķīvi, jā. Bet es arī tāpēc šauju tikai šķīvis, jo jābūt ļoti kompetitīvi, kāds ir. Kā ir pareizi. Konkurētspējīgam. Jā, ļoti konkurētspējīgam visās disciplīnās, jo katrs šķīvis maksā 4 punktus karabīnes mērķī, karabīnē var dabūt 400 punktus, šķīvjos no 100 mērķiem var dabūt arī 400 punktus. Tā kā 1-0 karabīnē, tas ir šausmīgi daudz, jā. Šķīvim arī katra 0 ir ļoti vērtīga. Labi, un... Ļoti sāpīga, nevērtīga. Vadošie, kā teikt, vadošie spēlētāji, tad cik nulēm, cik mīnus punktiem viņi iznāk ārā no čempionāta? Kaut kad paši labākie tuvis 780 vai pat varbūt bišķiņi virs. Man labākais 771 vai 772. Man divreiz bijis pāri 770 punktiem. Principā 7 šķīvi. Nē. Mīnus 28 tas sanāk, 772 mīnus 28. Jā, bet arī karabīne ir. Jā. Karabīne tu pazaudēja kādus 195 iešoju, otrā 197, jā, tas kopā jau tev mīnus ir bišķiņi un šķīvis, jā, mīnus 5 šķīvis uztaisīja. Šķīvis garā nevar šaut? Bet viņi lido projām. Viņi lido projām. Jā, labi, pieslēdzamies tad, kas mums ir ģemze no štoka? Ģemze, jā. Šitas ir tas, kā teikt, tas kāds, kas paņemts ir no sievas mātes, kā daži saka, jā? Slotas kāds, jā. Slotas kāds, sievas mātes transporta līdzeklis. Šitas ir sarežģīta disciplīna. Un, ja māk šauta šitādu, tad pēc tam mednieks paņemot divkāju, viņš jau daudz ko iegūst, un trīskāju tad jau šaut tā kā elementāri, jā. Bet man liekas, ka medniekam parastajam, man vismaz personīgi, es pats izmantoju to, kas ir tas četrkājs jau. Izlaižās, tas links paliec. Tu esi pieredzi pie viņa, tad jau tā kā jāšauj no rokas, tad ir... Es tāpēc bišķi, es esmu trenējuši darījis, es medībā seju bez nekā. Jā. Es izmantoju celis, guļus var izmantot, kad labs līdzena vieta, vai mazā piekalnītē, un tad roka. Vienam tam zvēram tik tuvu. Protams, mežā jā, tas pats baļķis. Ja es esmu mežā un pie tā baļķa tikšu klāt, tad es arī, protams, viņu izmantoju. Jā, bet, štokas līdz nenēstāju. Tāpēc šitā disciplīna ir tāda maza jau zobu sāpīte. Jā. Bet štoks izlaiž, bet šitas nav pats vienkāršākais pasākums. Mēs tev tagad pa kājām nemaisīsimies, bet mēģini apstāstīt, ko tu dari. Tad princips tas pats arī, kas baļķim. Kājas taisam to 3 stūri. Viens atbalsta punkts, otrs, tu neuzlējā, jā? Tad taisam 3 stūri. Priekšējais atbalsta punkts, viena kāja, otra kāja, lai izveidojas lielāka plakne. Citi izdomā, šitā stāvēs kā sportisti, ja, te nekas labs nenotiekās, viss kustās, ja, lai mēs ar savu ķermeni turam. Tālāk atkal to augstumu noķeram ar, kur jau mums vajag. Un šeit visa kustība notiekās garan virzienā, horizontāli, viss tas krustiņš staigā, arī visi šāvieni izvēršās. Elpošana, protams, mēs aizējām prom no mērķa. Impact! Varbūt nebija labākais šāviens, bet tā gadās. Ja ir atbalsta punkts, obligāti jāatbalstās. Es šauju tā. Man ļoti patīk, jo vairāk punkti, jo labāk. Jums par medībām runāju.
Nu, reiz bija jāatliekās. Un tu to kā šāvi? Uz izaugs? Es vispār nemāku šaut. A tu kā nemāki šaut? Kā šaut? Es neatceru. Par elpas aizturēšanu es, kā teikt, pavisam noteikti nedomāju, bet tas, ko es jau skatījos no Ināra, tad, un arī, ko es parasti arī saku pie sevīm šautuvē, tad, kad tu nostājies uz vingrinājumu, tad nostājies tā, lai tev viss ir aizsniedzams, lai nav nekādas mīņāšanās. Inārs arī viņš stāvēja, viņš nedaudz paliecās, bet, principā, pozīcija vispār vairs netiek mainīti. Viņi tev ir tādi, kādi viņi ir līdz par tām lietām vairs nav jādomā, protams. Jā. Paralēli katru reizi riktēties, tā kā pirms šāvieniem, pirms sērijām. Nu, vismaz viens cilvēks pastāstīja, ka 3 punkti. Es iegodīgi tā šaubu. Nu, šeit jau tu pats saproti, ka ja tev ir vienā līnijā, tad jau tev viss tev uzreiz bību. Ja tev ir 3 punkti, tu jau esi daudz stabilāks. Bet, jā, miņāties nevajag katru reizi tā kā vistei uz olas perēšanu riktēties nebūs ģēla. Ok, tev ir kritiski svarīgi un tas tāpatās ir saprotams, ka tie 200 punkti ir, kā teikt, tā ir tā latiņa, kas ir jāšauj. Bet, tavuprāt, medniekam parastajam, nu cik viņam vajadzētu, kā teikt, 30, ja tu iešaut, es domāju, ka ir par 30 ir par maz, jā. Ja šauj pāri 130-140 punktiem, jo šeit jau skatās tikai 10, 9, 8 un mazliet iegarnējās vietās ir 3, 5. Jā. Jā, tā kā punkti strauji gana vācās, bet te uzreiz, protams, ka izklaide paliek lielāka, jā? 2, 9, -2, jā. Jā, -2, jā. Jo atbalsts paliek mazāks, kustības lielākas, bet tas viss ļoti labi ir. Gribu es tev atbildēšu, cik vajag šaut medniekam? 1 desmitnieku. Viss. Nē, bet lai būtu par kaut kādām savām spējām pārliecināt, zikā, parasti ir. Mēs pamēdījām, pa sportu, jā, tur es piekrītu. Mēsliņš sanāca, jā. Ja šeit jau arī ir, ja mednieks trāpa trīniekā, šitas ir maz švaks trīnieks, ja? Bet šitas trīnieks medībās vēl ļoti labi skaitītos. Ja mēs tā to ņemam, esmu grējis trīnieks, tas ir ļoti slikts, zaļais desmitnieks. Jā. Tā kā, ja var trāpīt 10 un 3, kas ir 26 punkti, ja? Plus vēl vienu kaut kādu 8, tas 30 bišķiņi. Ja? Pareizinām ar 4 citiem mēķiem, tas ir... Šobrīd ērā rezultāts ir 148 punkti. No un priekšā tagad ir viens no izaicinošākajiem mērķiem meža cūka šaušanā no rokas. Un tagad pati grūtākā šaušanas pozīcija - šaušana no rokas. Einār, vārds tev! Jā, paldies! No rokas arī var šaut 2 veidos. Ir tā mednieku stāja, ka ieroci mēs turam izstieptā rokā. Tāpat kā mēs parasti šaujam skrejošo cūku, bet es to tik labi neesmu iemācījies. Es šauju sporta stājā. Šī gadījumā es šauju ar medību ieroci, lai vīri redz arī, ka ar medību ieroci var sašaut. Tāpēc man tā poza varbūt nav tik ērta, kā būtu ar pierasto.
Es nezinu, kā tev. Un kā? Nu, protams, ka kustības lielākas, nu redzēsim, cik būs izteigājis, nu. Bet, domāju, visiem 5 sīvēniem jābūt zemē. Tūlīt mēs redzēsim, kā viņam gāja pneimātika šogad. Viņš tur apmeklēja. Tātad trenējies, nevis sēdēja mājā. Bet pneimatika jau arī iedod diezgan daudz, es domāju, no treniņa. No sausie treniņi, protams, jā, bet tīri šaušanas ziņā pneimatika jau dod kaut kādu pienesumu. Protams, nu, tev vairs nav jādomā liekas lietas. Tu jau nostājies tā plinta, tev jau ir, zini, kur likt kājas, kur likt plinti, kā skatīties, kā elpot, ja? Protams, mačos nāk stress pārējais, tas jau ir cits jautājums, nu. 198. Var iztikt, jā. Kapitāļi. Nu? Jā. Ar nakts tēmekli, digitālo. Iespaidīgi. Un ar medību ieroci, ja? Bez sporta ieročiem. Tā kā visi, kam ir TD70, re, kur ir līmenis. Man nav komentāru. Es arī gribu tā šaut no rokas. Labs. Izcili. Nu, nē, te ģemzē nolēs traini sliktīgi, nu. Cūkā tur pieļauj astotnieku pat kādu, nu, zin kā, cik tā cūkā izlaist. Nu, labi, norakstīsim uz vēju, šodien vējaini mums. Tā čupiņa zem kulaka patlien apakšā, ja? Aha, izcili. Nu, tas ir jautājums, ciparnieks var vai nevar. A, kas mums nākošais? Skrējoša cūka? Sākam šaušanu. Vējš pūš, rausta. Bišķiņi kaut kāds riebīgais gājiens. Tūtiņš paskrēja. Nu, ko skrējušā meža cūka? 50 metri ar digitālo tēmekli, ja? Do! 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 Nu labi, bet izstāst, kā ir. Ar digitālo tēmekli tāpatās tu nevar šaut sacensībās. Nu, Pirmkārt, es pat nezinu precīzi. Tas jāpadomā. Man liekas, ka nav atļaut digitāli. Latvijas likumdošana jau atļauj. Latvijas likumdošana atļauj. Tā kā tu nemainās, jā. Nu, sacensība tīri nolikumos nav. Nē, grūtāk ir šaut. Par to jautājumu nav, bet jautājums vai var izdarīt? Tieši tā. Varētu var. Mēs nepromotējam digitālo tēmekļu lietošanu šaušanas sacensību laikā. Mēs pārbaudām, vai viņi var izdarīt kaut ko tuvu tam, ko var izdarīt ar optisko tēmekli. Nu, jā, respektīvi, ja tev viens tēmeklis tikai mājās. Tu esi jaunais mednieks iesacējs. Viena uzparīgtē visiem apstākļiem. Viņi sauc angliski šitos te allrounderi. Bet, no otras puses ir, kas dara visam, nedara nekā. Man ir krieviski, bet tur daudz pikstuļus var. Vajadzēs ielikt. Labāk neteikšu. Aizmugure. 9, 8, 5, 9, 8. Tā viena izrāva uz priekšu tomēr, aha. Šitas man liekas bija otrais šāviens. Jā, es vat jūtu, ka viens bija rivā jāmetās viņam labi. 3, 4, 5, 6, 39. Nu, jā. Skrējuši ir grūtāk šaut. Izdarīt var, bet ir grūtāk. Ja tu zini, ko tu dari, jā, un ko tu vari izdarīt, tad digitālais tēmeklis, es domāju, ka nav šķērslis. Jautājums ir, es arī vienu runāju, viņš bija paņēmis iepriekšējo versiju šitam te. Viņš teica, dzinēja medībās, nu, ja pilnā šusē iet, nu, tad viņš nešauj. Bet, ja ir tāds normāls riksis, nekāda problēma. Jūs varat nofilmēt, cik viņš šādi staigā? Jā. Redzēs, ja? Šito redzēs. Jo tas ir liels riksis, nav tā, ka starp krūmiem skrien, liekas āti gan jau, ja? Šeit liekas lēni. Nē, nu jā, ja to briedz ieskrējienā, tur ceļam var pārlidot pāri lēcienā, tad tur tas ātrums ir, protams, bišķi lielāks. Šis jau ir, jebkurā gadījumā, riksis. Riksis tas ir stabili. Tas nav tāds. Un ir labums, var nofilmēt. Var nofilmēt.
Nē, es vēru, visi ir pilnīgi pietiekoši šāvieni. Tieši tā. Nav perfekti punkti, bet pilnīgi pietiekoši šāvieni. Kas ir tas, kāda ir čempiona izvēle? Ar kādu ieroci tu ikdienā medī? Ko tu liec virsū? Ar kādu munīciju šauj? Nu, labi, tev ir noteikti maināmais stobs šitam, vai šitā tev ir vairāk kā mazā karabīna vai kā? Nē, tātad ir divi ieroči medībām un sacensībām. Jā. Sacensībām es lietoju kalibrā 223, vācu Kepelers. Šobrīd man stāv virsū Leopolds, bet es uz maču laiku, sezonas laiku uzlieku Leicu Magnusu 2,4 līdz 16. Bet šodien mēs šāvām ar medību ieroci. Šī gadījumā 223 kalibriņu, ziemā viņam es uzlieku 3,06. Klusinātā izmantoju to pašu, šī gadījumā Svemko, gan 3,06, gan 223 kalibram. Nemainu viņu speciāli tur, ja. Un medībām, jā, tad es lietoju, dienas laikā lietoju Leicu. Un naktī man ir TK50. Jā. Infrēja, termo. Ja. Šodien mēs šāvam, lai parādītu vīriem, ka var sašaut ar medību ieroci. Nav obligāti visiem vajadzīgi tādi, ja. Tad 198 punkti ar medību ieroci un digitālo tēmekli. Ja. Tas ir sasniedzams rezultāts. Ļoti augstvērtīgs rezultāts pie tam tas ir, ja. Un arī visi tā skrejošā cūciņa ir medījuma šaujama. Nu labi, Svemko. Svemko tas ir, nu tas vēl, man liekas, ka ir bišķiņ tāds svešāks vārds Latvijā. Jā, nu pie manī viņš ir... Nu, pagājušā gada. Pagājušā gada 31. oktobra manas ģimene tieši atnāca paka. Ja, un es sākām viņas arī brīdī tirgot. Šī gadījumā ārpusē ir alumīnija, iekšē titāns, izjaucams, atslēga arī nāk līdzi viņam. Un ļoti viegls un efektīvs arī tā, ka reāli nevis pēc papīra. Jā, tur ir vītnes tiesa. Jā, vītnes tiesa un viss. Jā. Nu jā, pēc sajūtām ir riktīgi viegls. Pēc sajūtām ir viegls. 285 grami. Un slāpē super. Labi, tikko visu bez austiņām, bez raustīšanās, bez nekādām iespējumiem. Un cik daudz ir variācijas par tēmu šitādam klusinātājiem? Šis ir populārākais hunterīts, standartiņš. Ir magnums, čuči lielāks, kuru var lietot magnum kalibriem. Ultras es nepasūtīju. Man ir viens tīrais titāns. Jā. Tam gan cena ir 1500 eiro. Ja? Gan korpus titāna, gan iekšā titāns. Tam ir 8 gadu garantija. Jā, 8 gadu garantija. Jā. Un ar ko, nu labi, un ar ko viņš atšķirās jau, teiksim, pirmā lieta ir, viņš ir dafigā vieglāks. Nekā citi, ko es redzu, viņam ir arī fiksais stiprinājums jau. Nu, tas ir pēc tāda opcija. Kā iespējamība. Jā. Tas, ka no titāna uztaisīts, viņš ir plāns, neaizņem daudz telpu iekšā, ja? Ir lielāks tilpums un dabūj to skaņas efektivitāti. Baigās starās īpaši. Čempiona izvēle, sapratāt? Ja vajag klusinātāji, ja tu meklē jaunu klusinātāju, tad pavisam izvērtēji iespēju skatīties pēc Svemko. Kur Svemko var dabūt? Tikai pie tevīm? Jā, Zvans Eināram. Aizkauklē Artemīdā. Tad ir, protams, ka viņi piešausim, ja vajag pārbaudīs. Jā. Ja piešaudi, pēc man iepriekšējā vēmots, kas bija smagāks, mainās piešaude, gāja bišķiņa augstāk. Jā, tā kā, protams, korekcijas vajadzīgas. Un kāds tīri ieročus pēc šitādas šaušanas? Vai tu tīri vai tu netīri? Esmu palicis slinkāks, bet minimālais tā eļas sapūšana, jā, obligāti, jā. Tā kā bija šitas jauns ierocis pēc katras šaušanas, katreiz eļļi, roblu iekšā visu. Jau pēc 100 šāvieniem jau tik izvērš viņu vai 200 varbūt tās, jā. Jo šitam man ir resursi, jau esmu pārbaudījis šobrīd 11 gadu ierocis pie manīm, 6200 patronas. Es tā kā viņas pierakstu, cik izšauts, lai zinātu. Nopietni, jā? Jā. Man ir treniņš, kad raksta, ka treniņš cik izšāva, vai pa zvēriem, cik vai kas un kā, jā. Punktuāli, ļoti punktuāli. Tāpēc var pateikt precīzi līdz, varbūt 10 patronu robežās var pateikt, cik izšauts, jā. Un arī tagad mēs mājās aizbraukšos, zinu, cik ir izšauts, kurā vietā, kāpēc, jā. Kaut gan cini gadiem mēs šāvu glāzuri, tad es šobrīd skaitu Svemko, cik Svemko izies. Jā, kas viņu notiksies, lai nav tikai baumas. Nu, zini, stāstīja, ka tur... Jā. Nu, labi.
Bet, labi, viņš tev ir jaucamais ārā. Tas nozīmē, ka viņš ir jātīra. Jā, viņi prasa tīrīt, jo tu dabūji labāku efektivitāti. Ka viņš aizkvēpst, viņš paliek, tā vairs nav tik efektīvs, tā viņi saka, jā. Un tāpēc es jau vienu esmu tīrījis. Man bija 250 šāvieni, ultravanniņā iekšā, viss kā jauns spīd. Jā, es atkal savādāk. Man klusinātājs ir gadus 7 vai 8. Esmu nekad tīrījis, kā teikt. Kamēr es nejutīšu, kad man, kā teikt, viņš paliek ar vien skaļāks un skaļāks. Tad varbūt domās mainīt. Nē, tas tāpēc, ka bija jauna mantiņa spēlēt, gribēja katru reizi viņu pucēt, ja? Tāpēc arī tagad, bišot, protams, jā, tev jau kā pārdevējiem arī jāzina, tad cik ilgi viņš tev tur iet, cik ātri viņš aizaug ciet. Jā, un domāju, ka 2-3 neko nesmērēja, bet diemžēl diezgan daudz, jo man no tiem 250 šāvieniem 100 bija 306, un tie 150 bija ar mazo kalnu. Tā kā vienu klusinātāju izmanto uz abiem stolveriem, jā? Jā. Man jau kā vērkam vajadzēja stāstīt, ka jāpērk katram savs, bet es droši saku, es lietoju 306 caurumu priekš. Uzdeģi jau ir. Jā, viņš bija tīrs. Šodien braucu tīri klusinātāju, jā. Nulīt. Pagam, kad mums tagad ir kaut kādi mači? Kad ir Evropeika, kur tev var satikt? Es nezinu, kad būs tagad tas podkāsts redzams, ja, bet šo sestdien jau ir Lietuvā. Tas iznāk 16. martā. 16. marts Panevežos. Panevežos, jā. Uz to es braukšu, šoreiz sportingu izlaidīšu. Liepājā, jā. Un aizbrauksim pašaut, jo treniņā šauti viena lieta un mačos konkurence, un kad tu vairs nedrīkst šaudīties. Adrenalīniņš bišķiņi ir klāt. Tad viss tas sporta ierocis vispārējais tāpatās iznes lēnām ārā un tie mīnusiņi veidojās. Tā kā Enārs teica, nezinu, kad mēs samontēsim, noteikti mēs viņu tikai samontēsim uz nākošo nedēļu. Mēs viņu vietu ieliksim. Mēs jau, kad iznāks podkāsts, tad mēs jau zināsim, kā Enāram ir gājis Panevežos. Kaut kā tā. Čau! Visiem čau! Paldies!